Šanī Kumhas zīmē, tātad atkal savā zīmē, jā, ūdensvīra zīmē. Atceramies to leģendu par Saturnu, jā, kurš klibodams vēlāk ieradās, attiecīgi viņam pienācās divas pēdējās zīmes, kas bija palikušas pāri. Jā, tāpēc Saturns ir tā planēta, kurai ir blakus vienai otrai zīmes piederošās. Tātad tiek uzskatīts, ka tiem cilvēkiem, kam Saturns ir savā zīmē, tas parāda to, ka cilvēks ļoti labi pārzina filozofiskus dabas jautājumus, un to skaitā arī reliģiozos, visas lietas, kas saistītas ar misticismu, tāpat skaitā arī mūsdienu sabiedrības lielākajai daļai patīkamākais vārds ezotērika, jā, tad ļoti ekscentriski cilvēki ar neordināru tādu domāšanu un piegājienu pie visa, jā, tādi interesanti cilvēki, ļoti jūtīgi, jā, teiksim, un attiecīgi ļoti ietekmējami tieši no pretējā dzimuma, var aizrauties ar dažāda veida darbiem, bet, teiksim, viņi ir ļoti draudzīgi, labsirdīgi pēc dabas, ir talanti kaut kādos radošajos lauciņos, jā, un attiecīgi cilvēkam tiek uzskatīts, ka dzīves laikā viņš arī var daudz ko sasniegt, jā, tā kā, teiksim, tā kā tā ir Saturna zīme, tad arī šeit ir, var teikt, 99%, jā, tā kā Saturns ļoti labi jūtās, un viņš tā kā dod tā pašas labākās īpašības no sevis, protams, attiecībā vēl uz ietekmi no zīmes.